Sveiciens, dārgie skatītāji! Podcasts Maucam ir atkal pie jums ar 5. epizodi, un kā ierasts ar mani Artūru Virbuli kopā ir Toms Timoško, un mūsu viesis šodien ir Māris Ozoliņš. Sveiks! Sveiks, Māri! Kā tevi dēvēt? Es teiktu, tad Latvijas gada auto vadītājs, kurators, droši vien tā varētu teikt, un arī portālu iAuto un Jaunie Auto LV. iAuto redaktors, tik vienkārši. Bet ar mašīnām uz tu jau ļoti labu laiku un iespējams. No 2012. No 12. gada. Jau labs gabaliņš pagājis. Līdz ar to arī tu sako līdz arī industrijai, visādiem modeļiem, tendencēm, jaunumiem. Un būs noteikti interesanti parunāt. Mums kā ierasts sagatavots arī vairākas tēmas. Un mēs gan tev iepriekš viņas neteicām. Bet es domāju, ka es arī neprasīju. Tu arī neprasīji, jā. Līdz ar to mēs ar Tomu zinām, protams, par ko plus mīnus būs runa, bet es domāju, ka ķersimies, vērsim pie ragiem, kā es vienmēr saku, un sāksim ar auto industrijas jaunumiem. Un viens no tādiem jaunumiem pēdējos gados ir Volkswagen zīmola, Volkswagen grupas vai tikai varbūt Volkswagen nedienas. Tā mēs varētu vienā vārdā pateikt. Un, ko tas nozīmē ziņās, droši vien daudz lasījuši, ka ļoti daudz darba vietas tiek slēgtas. Tā mēs varētu teikt, veseli 35,000 kaut kad tuvāko gadu laikā līdz 2030. gadam tāds tas plāns. Un tāpat pāršauca ziņa visus portālus, ka rūpnīca ir aizslēgta. Viņa slavenā stiklotā rūpnīca, kur uzcēla 2000 vai atvēra 2002. gadā Ferdinanda Pieka, tā kā tas bija tas lielais lolojums, tur Phaeton ražoja, pēc tam vēl dažādas modeļus un tam līdzīgi. Bet, sāksim ar to, kas tev, Māri, sakāms par to, kā iet Volkswagen grupai un kāpēc līdz tam ir nonācis, varbūt. Labā ziņa ir tā, ka tā pati galvenā rūpnīca tomēr nav slēgta, jo tev, ko cilvēki atcerās, ir tie 4 skursteņi. Jā. Tur vēl viss ir gaismas deg. Tā kā, tikai tu pasaki slavenā, cilvēki var sabīties. Nē. Slēdz citu, bet arī otra man ir laba ziņa. Tas ir tikai sākums. Tie 35,000 atlaistie darbinieki, tas ir optimistiski un tikai sākums. Tā kā būs vēlāk vairāk. Un ne tikai Volkswagen grupā, tur Stellantis sev skatās. Es domāju, ka arī BMW pavilksies līdz šim te jaunajai modernismu tendencē un samazinās darba. Trendam, jā. Tā kā tā. Tu domā, tas vēlns ir tik melns, kā viņu mālē, un ka to lielo kuģi nevar pagriezt atpakaļ? Es domāju, ka viņš ir lielāks. Mēs viņu neredzam. Viņš varētu drīzāk ar aizbergu salīdzināt ar balto aizbergu, jo krāsas mums gribam to vai negribam, tiek visādi, ir zaļie, tā kā saka zaļie. Un tur īsti nav tā zaļa politika. Un līdz ar to tagad, ja mēs skatāmies uz šo te melno, viņš arī vēl īsti nav melns, jo mēs nezinām to patieso iemeslu. Un es domāju, tas lielākais iemesls būs vienkārši tirgus, kas pārdalīsies tirgus daļas ziņā krietni par labi ķīniešiem un nav būtiski, ko mēs šobrīd domājam. Jā, tur ir daudz nezināmie, bet ir daudz, kas arī zināms. Un mēs šobrīd redzam, ka pusotra gada laikā, ieskaitot parīdienu, Latvijā būs ienākuši 7 dīleri. Ķīnas autoražotāji 7. Pusotra gada laikā 7. Uz to, ka mums bija daži 10. Jā. Tas, ko mēs redzam mazajā tirgū. Tad mēs varam iedomāties, kas nāk Eiropā. Un tā interesantā lieta, ko daudz nezina, Ķīnas stratēģis daudzām lietām pieiet. Un kāds varbūt lasīja, ka ir tāda kompānija BITS, kas pagājušajā gadā nodeva lielāko roll-on, roll-off kuģi. Tas ir specializēts kuģis transporta automobīļu atvešanai, kas ir. Tātad Ķīnas gadījumā viņi eksportē, bet pie mums imports. Un ļoti daudz desmitiem kuģi ienāks tieši 2026. gadā dažādiem Ķīnas gan loģistikas, gan autoražotājiem. Un ja tātad kuģis ir diezgan liels pasūtījums. Liela investīcija. Liela investīcija. Jā. Un rēķina, ka tas ir slēgts kādus 3 gadus atpakaļ tie līgumi. Un viņi tieši 26. ir tas zīmīgais gads, kad būtu viņiem jānāk tagad nodotiem eksploatācijā. Ko tad viņi darīs? Vedīs droši vien mašīnas un preces. Skatīsimies, protams, ka tās tendences ir tādas. To mēs redzam, protams, ka tie ražotāji ienāk gan Eiropā, gan Latvijā. Tom, kādas tev domas par šo visu Volkswagen grupas? Es negribu teikt krahu, ir vienkārši... Tas ir skaļi. Es teiktu šobrīd tāda samazināšana, konsolidēšana, tā.
Tās Māra bija visas labās ziņas, ko tu izstāstīji. Nē, nu, tās divas bija labas, paralēlās. Nu, mēs jau nezinām, kā būs pēc 2 gadu un kāda būs šī, bet piedāvājums šobrīd ir audzis. Nē, zin kā, tad, kad sākās tā dīzeļgaita, tad tas viss tur tā pa kalniņu lejā, principā, man liekas, tur sāk iet. Un tas, cik ātri viņi gribēja diezgan spiestā režīmā pāriet uz elektroauto, arī pierādīja to, ka viņi tomēr nebija gatavi radīt automašīnu, kas pircējiem ne tikai patikt, bet arī būt pa kabatai, kas tomēr ir ļoti svarīgs faktors. Un to Ķīnas tirgu viņi katastrofāli nogulēja, iekšdedzēji viņi bija priekšā un varēja, principā, neko jaunu arī neievies. Viņi tāpat būtu priekšā, tad ar elektroauto pilnīgi otrādi. Tā kā, jā. Ironiski gan tas, ka arī tā slēgtā Dresdenes rūpnīca, tur pēdējais, kas izripoja, ir ID3, kas ir ļoti simbolisks. Tas ir ļoti ironiski un simboliski. Jā, jo tieši ID3 bija tas, kam bija jāsāk tā lielā elektroauto ofensīva, bet tas auto, jāsaka, viņš bija diezgan šausmīgs. Tajā pirmajā versijā, kāds viņš iznāca. Un kas interesanti, viņš arī ar nokavēšanos, ja? Viņam bija kaut kāds tehnisks ķibeles, elektronikas, es atceros, un kaut kāda update nebija un vēl kaut kas. Un es domāju, ka tas jau bija tas pirmais, kas cilvēks sāk atturēt no tās mašīnas. Ja jau Volkswagen nav spējis uztaisīt mašīnu. Tas bija negatīvs produkts, kas ienāca tirgū. Pēc tam viņi uztaisīja facelift, un tur jau daudz maz bija viss kārtībā. Bet tas sākums bija tik slikts, tas pirmais iespējas vienkārši. Vēl būtiski lieta, viņš bija dārgāks. ID3 bija dārgāks nekā sākumā bija solīts. Bija doma pie 30,000, bet nonācām līdz 40 gandrīz. Palielam 35, 40. Jā. Ne, pēc tam jau tā cena kritās, bet tā pirmais bija doma, ka viņš būs tā kā, Golfa aizstājies. Bija tiešām domāts, ka tas varētu būt Golfa aizstājies, kas, ir bijis tas, kas ir šo Volkswagen kuģi stūrējis, ļoti daudzus gadus un turējis. Bet, atgriežoties varbūt pie tā, kāpēc līdz tam nonāca un ka iepriekš Volkswagen tomēr bija ar lielu visu laiku augšup tendenci. Man liekas, ka ļoti zīmīgi, kā tu minēji, pirmkārt Dieselgate, 2015. gads. Un pirms tam arī, kur bija tas uzrāviens, kopš 90. gadiem un vēl 2000. gados. Tas bija tad, kad pie stūra bija Ferdinands Pieks, lai cik varbūt polarizējoši personība viņš nebūtu, bet viņš kā izcils inženieris, viņam bija vīzija, viņam bija stratēģija, viņš spēja to zīmolu aizvest tur, kur līdz kam viņš bija nonācis. Visi jau uzskatīja, ka Volkswagen vairs nav tas tautas auto, bet bišķiņ virs tiem pārējiem zīmoliem, virs kaut kāda Ford, virs Opel un tuvāk jau varbūt premium zīmoliem. Un, es gribētu maz atkāpt pa Pieku, vienkārši pieminēt, lai skatītāji saprast, cik viņš bija ģeniāls inženieris. Viņš bija tas, kas Audi Quattro radīja, viņš bija tas, kas radīja šo pilnpiedziņu, viņš bija tas, kas Audi aizved uz VRC un pirmajiem tituliem. Viņš vispār Audi zīmolu, varētu teikt, izveidoja par to, kas viņš ir tagad. Pirms tam viņš vēl uztaisīja Porsche 917, atvainojos, kas bija pirmais Porsche, kas uzvarēja Le Mansā. Arī diezgan liels milestones. Un pēc tam, protams, arī Volkswagen grupa iepirka Bugatti, Bentley, Lamborghini, visu šī prēmijums un iešana uz augšu. Nebūtu mums Veirons, man liekas. Bez Pieka nebūtu bijis Veirons. Un arī mūsdienu Bentleys principā nebūtu tāds, kāds viņš ir tagad. Un arī Lambo jautājums, kas būtu noticis tajā brīdī. Un starp citu vēl viena lieta, ko es atcerējos, viņš radīja Pieks arī Mercedes-Benz slaveno 5-cilindru dīzeli. Pirmo, kur lika pasažieru mašīnās 70. gados, 80. gados. Tie, kas gāja miljonu. Ko tu, Māri, no tās ēras atceries? Es neko no tās ēras neatceros. Atceros jaunāku ēru. Un te pa Piha ģimeni jāsaka, ka viņi ir arī akcionāri Volkswagen grupai. Viņi ir īstenībā tāda autobūves Eiropas ļoti nopietna dinastija. Tur nav tā, ka tikai viens cilvēks, tur ir gan vecais tāds, gan īstenībā arī dēls. Jo es atceros, ka vienā no pēdējām Ženēvas auto izstādēm viņiem bija savs tā kā stends, izstādē. Es nepateikšu, vai 19. vai 18. gads tas bija, kur viņi arī bija tā kā noprezentējuši savu mašīnu. Tieši, un arī tur tā, paskatoties, tu redzi, ka tur tā vīri deg pa tām lietām. Jā. Tā kā tas bija tāds interesants. Mums jau tās auto būvs un tādas lietas, nav baigi lielās tradīcijas. Ja? Šeit Latvijā baigi liels Forda vairogs. Kaut kas varbūt ir Jelgavā. Kaut kas ir Jelgavā. Kaut kas ir Jelgavā. Citu par to vajadzētu. Mums ir doma tieši i-auto sakarā pameklēt kaut kādu cilvēku, kas ir palikuši no tām lietām, kas zina kaut ko tādu, ko vajadzētu pateikt. Jā. Un zin kā, jo ir tas laiks, kad cilvēki paliek mazāk, tie, kas bija pieredzējuši tos laikus. Un vēsturi jāciena. Jā, un to būtu svarīgi, jo lēc ārā tajā pašā Porsche sakarā,
Ir latvieši tur saistīti, ir tur zīmējuši un nopietni dizaineri bijuši lielos amatos. Arī tagad, it kā tas ir sīkums, bet tās dendijas stāsts, ka caur to sportu attīstījies, un ir mums ko pateikt. Vienkārši tā ir tāda lieta, ko mēs domājam, un man nebūs pretenzijas, ja arī jūs kaut ko tādu atradīsiet savā maucam repertuārā. Es domāju, ka jā, kā es minēju, vēsturi jāciena. Ir kamēr tiešām šie cilvēki vēl ir dzīvi, ir jāmēģina to stāstu izstāstīt. Tam es pilnībā piekrītu. Mēs cienām jau par vēsturiskajām mašīnām, mēs vismaz diezgan daudz esam jau paspējuši parunāt par vēsturiskiem cilvēkiem. Runāsim vēl daudz. Tagad mums ir vēsturiski cilvēki. Latvijas piesitījumi. Tomēr darbojas arī Latvijas gada auto. Zin kā viens, kur Latvijā ražo auto. Ja? Piemēram, Volvo paliknīši ražo. Ja? Ir kaut kāds izsāds lietas. Igaunijā vismaz ļoti ilgi ražoja drošības. Tu domā tepiķīši, Māri Volvo? Jā, ne paliknīši. Jā. Nu, tas pat potāto, jā. Tā kā Latvijā šo to ražo ne tikai, teiksim, militārajā mašīnā. Jā. Ok, šis ir labs temats, pie kā mēs noteikti atgriezīsimies. Turpinot par autoindustrijas jaunumiem, mēs jau pieskārāmies tikko šim zīmolam, kas ir Porsche. Un jūs abi divi kungi bijāt tikko, varētu teikt, pasākumā, kurā prezentēja jauno Porsche Cayenne Turbo Electric, tāds pilnais nosaukums. Priekš skatītājiem, ja varbūt neesat vēl dzirdējuši, tad vaiprātīgs automobils, vairāk kā 1000 zirgspēku, svar viņš arī droši vien gandrīz 3 tonnas tuvu tam, bet 0 līdz 100 2,5 sekundēs. Tie visi stāstu par to, ko to mašīnu spēja. Arī cenu pasaka katram gadījumam. Cenu es nezinu. 170. Bet tas varbūt ir bāzes versija. Tas ir turbo versija, sākums ir 109. 109, ok. 170 pat priekš tās turbo versijas neizklausās nemaz tik traģiski. Tas kā standarta, iekšdedzes Cayenne, tas pats, man liekas. Jā, plus mīnus. Jūs bijāt tikko prezentācijā Rīgā, varat pastāstīt savas domas, ko redzējāt, kā patika. Kā tev patīk? Starp citu, vēl var paspēt viņu redzēt līdz 17. datumam. Viņi būs Rīgā. Tad laika viņi brauc prom līdz pavasarim. Okay. Tā kā... Ja kāds skatījās, grib Porsche centrs Krastielā, apstīties jauno Cayenne. Zin kā, Cayenne izglāba to zīmolu vienreiz. Tagad viņš nav jāglābj, bet jautājums, vai šis modelis iedos tādu kārtīgu rāvienu. Jā, rāvienu elektriskajā sadaļā, jo mēs zinām, ka Porsche ražo superīgas mašīnas, un par brīnumu arī elektroauto viņiem ir sanācis superīgs. Taycans principā ir manā skatījumā viens no labākajiem, ko var nopirkt. Skatīsimies, kāds būs šis, jo dinamikas rādītāji, uzlādes rādītāji, viņiem ir pat bezvadu uzlāde. Kā tas darbojās? Kā tas saprot tehnoloģiski? Tehnoloģiski es tev varbūt nevarēšu izskaidrot, bet... Tas kaut kāds platformas jā, tā ir tāda platforma, ko tu nopērci, cik mums tās ir 5000 eiro vērtībā. Ņemot vērā, ka Wallbox tāpat maksā... uz 170 000. 750. Jā, bet uz 170 000 5000 par platformu uzlikt it kā nav nemaz tik... Kāds ātrums viņai bezvadu lādēšana? 11 km, restīvi pa nakti tur. Tā kā no mājas arī Wallbox. Viņam gan ir liela baterija, man liekas, 120 plus vai kaut tāds kilovatstundas, bet jebkurā gadījumā var uzlādēt. Un tas, cik to ātri viņi var lādēt arī ātrajās stacijās. Katrā ziņā tur viss ir labi tādā ziņā. Tas ir tā kā Taycans tikai krietni vēl uzlabots visādā ziņā. Gan baterijas dzēsēšana, gan vispārējais. Tur ir pat ieliekts ekrāns. Es gan tā nesapratu īsto nozīmi, bet man liekas, ka viņi uztaisīja tāpēc, ka viņi var uztaisīt. Un, tā ideja. Man liekas, ka BMW jau arī bija, nedaudz jau. Nē, tas viņš ir, tā kā šitā. Lejā panelī. Jā, viņš tā. Izskatās interesanti. Man interesē, kā viņš strādās vasarā saulesgaismā. Tas būs interesanti. Vai tur, jo, zin kā, piemēram, Samsung telefoniem, kad viņus atlok un aizlok pa vidu, redzēt to strīpu, un man viņa pārāk patīk. Kā būs ar to strīpu? Viņš nelokās gluži tas ekrāns tā, bet tur būs interesanti vasarā redzēt. Māri? Labā ziņa tā, ka viņš ir diezgan līdzīgs Cayenneam. Jā, tā kā tā uz ielas, ja tu nepievērsīs tā baigi priekšā restē, ka nav diezgan līdzīgs, bet tā ir nišas auto, tas ir dārgi, tas ir skaisti. Ir prieks, ka ir cilvēki, kas to var atļauties, bet tā ir nišas. Jā, tas noteikti nav tā kā toreiz, kā iznāca toreiz pirmā Cayenne, kas bija, negribās tā teikt, bet tas bija masveida produkts, skatoties pēc saražotajiem. Porsche tagad, masveida. Jā, ko es runāju, nedrīkst tā teikt, ka Porsche masveida produkts, bet paskatoties kaut vai uz Rīgas ielām, mēs redzam visu paudžu Cayennes, un pie tam es teiktu palielā skaitā noteikti. Es domāju, nepaiet 10 minūtes, un tu ik pa 10 minūtēm noteikti kāda redz uz ielas. Tas ir kulta auto. Tas varētu teikt kulta auto, jā. Bet par elektriskajiem, ko tu minēji, elektriskajiem Porschiem, tad man bija interesanti pastīties un
paskatīties internetā, palasīt, kā tad veicās elektriskajam makanam, ja, pārdošanas rezultāti. Jo daudz sākotnēji vīpsnāja un domāja, pēc šī iekšdedzes makana nekas labs nebūs ar elektrisko. Bet pagājušajā gadā bija visvairāk pēc skaita pārdotie makani Latvijā, vēsturiski. Un visi bija elektriskie, nebija kaut kādi vecie vēl palikuši benzīnieki, 70 rastītmodas gabali. Un arī pasaulē tie rādītāji nav slikti, tā mēs varētu teikt. Viņi nav varbūt spoži vai izcili, bet viņi nav slikti. Tā kā, acīm redzot, tas pieprasījums varbūt pēc tāda izmēra makana vai Porsche. Viņi teica, ka stokā viņiem makana nesot. Precīzi skaļas, gan uz sitienu viņi nenosauc, cik ir pārdošana, bet pārdošana esot ok, kas ir interesanti. Un kas man Cayennes sakarā interesē, kādas būs tās versijas, kāda ir standarta versija un kāda turbo versija, jo mēs, piemēram, Melnkalnē testējām makanus, un es īstenībā sapratu, ka, standarta makans man īstenībā pat ļoti labi patika, un ja tu ņem vērot to cenas starpību, Cayennē, piemēram, tie ir 70,000, ja? Tas ir milzīgi, divas mašīnas gan īsti var nopirkt. Tā kā, un tad, nezinu, Kreitā testēja 911T, kas ir manuālo kārtu karēra. Arī tā man īstenībā vislabāk patika, nevis tieši GTS. Un tad es saprotu, īstenībā tās standarta versijas par to cenu ir diezgan cool. Tā kā jāgaida pavasaris, kad viņi varēs izmēģināt. Un īstenībā šī ir interesanta tendence, jo es esmu arī kaut kur lasījis dažādas apskats, ka bieži vien tā bāzes versija mašīnai pat ir labākā izvēle. Tieši arī price performance ziņā. Māri, toreiz brauc daudz mašīnām pēdējo 10 gadu laikā. Tev tu arī varētu piekrist, ka varbūt citās aizēs tā ir? Tomēr ir īpaši tajā premium segmentā. Premium segments atšķirās no ekonomikas, no budžeta segmenta vai vidējā segmenta. Un tur tomēr ir cilvēkam vēl savas īpatnības. Un tur, piemēram, liela loma spēlē krāsa, ko tu vari salonā. Un šeit kā reiz bija tas pluss, ko es gribēju pateikt, kad ir ādas izvēle salonā. Un viss, teiksim, diezgan plašos iespēju variācijās. Bet bija tāda īpatnēja sajūta dzirdēt, kad Porsche pārstāvs Latvijā kā tādu lielu plusu minēja, ka ir atgriešanās pie klimata kontrola pogās, ka nav tikai ekrānā. Tātad mēs piedzīvojam tagad, kad visi baigi stāstīja, kā gāja prom, un tagad saprotu, ka tā skriešana prom bija vietas, kur nav pareiza. Un atgriežas pie tādas lietas, ko sauc par ergonomiku, ko izrādās neviens nav atcēlis. Un kad tev tagad -5 grādos, es nesaku par Porsche tieši, bet ir, kur nestrādā, un tad tu rīvē pirkstu, lai dabūtu kaut ko dabūt. Vai visrakākais ir Tesla stūri noregulēt, ja tu viņu izīrēji salā. Lūk, tad šeit bija tas pluss. Mēs esam tagad to piedzīvojuši, arī mēs jau esam, kad ir atgriešanās pie pogām, un tas ir pluss. Bet tas ir īstenībā komiski, ja tu aizbrauc uz auto prezentācijām, redz, piemēram, prezentē ļoti dārgu auto, viņi saka, mums ir fizisks pogas, tas jau vienmēr ir bijis īstenībā. Bet tad tu aizbrauc... Kas mums bija jau 50 gadus, vai 60. Tieši tā, un tad tu aizbrauc atkal uz citu prezentāciju, un tur viņi vienā slaidā rāda rekāds, mums jaunās drošības sistēmas, un nākamajā slaidā viņi rāda, kā viņas viss atslēgt, jo cilvēkiem viņas kaitina. Un tad tur tāds, uz priekšu uz apakaļ visu laiku ir. Ir bišķiņ, paradoxāli, bet labā ziņa, ka tomēr ražotāji ieklausās lietotājos. Tas es teiktu, no šī visa tā labākā atziņa beigās ir. Jā, un noslēdzot varbūt ievadu, tad mēs arī varam konstatēt, ka, piemēram, ID3 neieklausījās dažu lietotāju atsauksmēs. Tieši to es gribēju teikt. Tieši palika pie loga attaisīšanas vēl joprojām ar 3 pogu risinājumu. Jā, tas ir drausmīgi. Jā, ka tev ir jāslēdz ar priekšu un aizmuguru, un tad tu vari attaisīt. Škoda to neļāva savos adaptētajos modeļos, gribu teikt. Bet Mārvēt zināt, ka jaunajā Mercedes CLA arī ir šāda funkcija. Nē. Lūdzu, nē. Ir. Es izbraucu un es brīnījos, kāpēc Mercedes gāja šādu ceļu. Viņi ir ietaupījuši uz vienas pogu. Jo Volkswagens ļoti labi parādīja, ko nevajag darīt. Un viņi arī parādīja, ka viņi to neprot izlabot ļoti ilgi. Bija tā neizgaismotā svītra klimata kontrolē, tā bija tās drausmīgās skārienpogas uz stūres un viss šitais te. Un viņi kā nākamais modelis, viņi turpina to likt. Viņi zina, ka mums tas nepatīk. Te jāpasaka, kāpēc skārienjutīgās multstūra bija neizdevusies Volkswagenam, jo tev ir tāda lieta, kas ir diezgan svarīga kā klimata kontrole. Un ja tu braucot netīšām atliec roku, nepiedomā, jo tu varēji tieši klimata kontroli vai ieslēgt vai izslēgt. Un tas būtiski maina tādu jautājumu kā drošību. Jā, tas nav tā, ka vienkārši tev nepatīk, ka tu nevari attaisīt logu bērnam, kuram vajag pēkšņi kaut ko izdarīt vasarā. Bet to viņi izlaboja. Es domāju, ka arvien vairāk ražotāji leposies ar pogām un arvien vairāk viņas mums parādīsies atpakaļ. Lielākajā daļā vismaz ražotāji. Bet mēs varam droši pāriet pie
Nākamās tēmas, kas mums ir lokāli, nākamās rubrikas, tā būtu pareizāk, lokāli Latvijā. Un, ņemot vērā, Māri, ka tu esi pie mums ieradies un relatīvi nesen ir noslēdzies Latvijas gada auto 2026, tad noteikti ir vērts arī nedaudz vairāk par viņu parunāt, par rezultātiem, par tendencēm, nedaudz arī varbūt vēsturē ieskatīties. Un, es došu vārdu, Māri, tev par to pastāst, kāds tad bija Latvijas gada auto 2026. Rezultāti ir ļoti svaigi, jo nav pat mēnesis vēl pagājis. Tā kā mēs 18. decembrī 2025. gadā paziņojām Latvijas gada auto un arī laureāti citās nominācijās. Tātad Latvijas gada auto pirmo reizi vēsturē, kas arī ļoti interesants no autobūves, viedokļu uzvarēja Cupra, kas bija apakšzīmols. Un apakšzīmols būtībā mēs esam tagad liecinieki, tagad šeit sēžot, un tie, kas skatīsies pēc 2 gadiem kaut kādā arhīvā, YouTube šo video, redzēs, Seata vairs nav. Redzu, kā viņi toreiz vēl Seatiņš bija. Tā kā mums uzvarēja Cupra. Tas tāds liels notikums, bet pats galvenais ir jāsaprot, šeit tad vienmēr nāk, kas ir tas gada, es tā kā atbildēšu uz populārāko komentāru, kas ir pie rezultātiem. Mēdz būt, un tas ir, kāpēc ir tas gada auto. Tad lūk ir, te ir, mēs varam redzēt, pa kreisi Toms arī žūrijā, ir pa labi Arturs arī žūrijā. Un ideja ir tāda, ka mums sanāk ar tām mašīnām izbraukt ātrāk, pirmkārt, vairāk. Un tev, piemēram, parīt tiks atklāts vēl viens Ķīnas autoražotājs Chery. Tev nāk tā mašīna, tev prasa pa viņu 35-40 tūkstoši. Būtu muļķīgi uzzināt, ka ir kaut kāda lieta, kas tev ir nepieņemama pēc pirkuma. Tā tāda dārga kļūda. Un tā konkursa ideja ir atbildēt uz šo jautājumu, ka tev ir iespēja latviešu valodā izlasīt caur auto ekspertu, kas ir autožurnālisti, lielākie autoparki, autosporta pārstāvi. Šo te prizmu un pieredzi, jo nevienmēr motors mainās šeit tikai virsbūve, kaut kādas lietas pienāk klāt. Tā ir tā lieta, ko mēs tad dodam. Mēs dodam šīs te atsauksmes, kuras pārsvarā var lasīt internetā, kad tu ievadi, tad izliks, teiksim, šīs atsauksmes gan par to pašu Teramaru, gan par mazāk zināmo, kas nebūs varbūt tas populārākais auto šajā gadā, Xpeng G9, piemēram, kur cilvēki pat nezin, ka tādu tirgo. Bet tā ir tā galvenā pievienotā vērtība, jo mēs sakam, mēs nepārdodam mašīnas, tas ir pats galvenais. Un tas nenozīmē, ka mēs viņus reklamējam. Mēs varam tiešām teikt plusus un mīnus. Es ceru, ka arī jūs to esat savā darbā pamanījuši, ka mēs runājam ne tikai plusus, bet mēs arī objektīvi pastāstam par automobīļu mīnusiem. Jā, protams. Tā ir tā galvenā gada auto lieta. Tur pa nominācijām jūs jau vairāk zinat, jūs jau balsojāt. Es tikai saskaitīju. Par gada auto man bija 3. gads žūrijā, un es teiktu, ka man liekas, ka tas rezultāts ar to Cupra Teramaru ir atbilstoši priekš tām mašīnām, kas bija. Es teiktu, ka viņi bija tāda sabalansētākā un arī draudzīgs budžets salīdzinoši līdz 40 tūkstošiem. Jo tas jau ir tas punkts, ka tas ir Latvijas gada auto, nevis kaut kāds pasaules, Eiropas vai tam līdzīgi, vai Igaunijas, bet Latvijas. Un mēs vienmēr piedomājam pie tā, lai tas būtu Latvijas pircējam, Latvijas lietotājiem atbilstoši un adekvāts automobīls. Un mēs pieminējām uzvarētāju. 2. pozīcijā mums bija Volkswagen Tayron, kas varētu teikt ir līdzīgs automobīls lielos vilcienos, no tās pašas Volkswagen grupas. Nedaudz varbūt lielāks, plašāks, praktiskāks, bet attiecīgi nebraucās varbūt tik forši kā Teramars. Es pat teiktu, ka ja būtu konkurss noslēdzies ātrāk, varbūt pat Tayrons uzvarētu, jo tur bija tāda cena, kas ņemot vērā, ko tu teici, 32,5. Es pat īstenībā paspēju uztaisīt speciālu video. Tagad, kad ir bijuši tur dišpārdokļi, varbūt atcerieties, vienu brīdi bija krietni senāk bija tāds Peugeot 406, ka tas visi tā, wow. Tad parasti ir kaut kāds, kad otrajā paudze X5 iznāca. Bija tāda, kas baigi paņēma. Un tā X6 inšēpa akcija, kad 4900 bija leģendārā. Tā kā ir tādi momenti. Un tad es nofiksēju, ka tagad ir tas moments ar šo te atbalstu. Tam hibrīdam bija ļoti labi tā piedāvājums. Es tieši uztaisīju, ja jūs gribat, kāpēc man tā neteica. Tad es nofilmēju, ir tā akcija, maksā, jūs dabūna šito. Izvērtējiet, tagad ir īstais laiks, ja gribat pirkt jaunu auto. Tā cena bija nekaunīgi zema, un tas ir arī labs iemesls, kāpēc tas auto pārdošanas rādītājs ir tik augsts šobrīd. Jā, man liekas, ka viņš pat tā Kodiaq apsteidz, vai viņi tur ļoti ir privātajā segmentā, tāpēc arī dabūja auto asociācijas balvu. Jā, tā kā. Un 3. vietā bija Dacia Bigsters, kas
es teiktu, arī nav pārsteigums, jo arī tā ir tāda praktiska latviešu mašīna. Mēs varam baigi plaši neiztirzāt, visas šobrīd tās mašīnas, bet jebkurā gadījumā tās tendences ir redzamas. Un 4. vietā bija Renault 5, kurš, lai gan viņš palika 4. absolūti, viņš aizgāja viņš bija absolūti pirmais. Viņš nevarēja visas balvas un diplomas rokās noturēt. Jā, tur viņš saņēma, kā mums tam bija no lielajām viņš dabūja Latvijas elektroauto. Viņš dabūja Latvijas elektroauto, viņš dabūja sportiskākais auto, viņš dabūja dizaina balvu un arī kā mazauto. Un varbūt daudz domāja, kā var vienam auto tik daudz balvas iedot. Es arī tā domāju. Tu ar tā domāju, es tā dzirdēju. Bet mēs spriedām to, ka šāds auto iznāk reizi 10 gadē. Kas apvieno ļoti daudz tādas pozitīvas īpašības, kas visiem vizuāli patīk, kurš labi braucās, kurš pietiekami saprātīgi arī ir izcenots. Un mēs šo modeli esam daudz jau pieminējuši iepriekšējās epizodēs, bet viņš savāca gandrīz visu lielo jackpotu. Turklāt, redz, tu saki, mēs spriedām, bet daudz varbūt nezinu, kā tā vērtēšana notiek. Redz, mēs kaut ko varbūt spriežam, bet mēs īstenībā nezinām, kā otrs cilvēks balso. Jo tas nekā netiek saskaņots. Līdz ar to tikai apbalvošanas dienā es te uzspēšu, kā tu sadalīji tos punktus. Un tas ir interesanti, jo ja cilvēki savstarpēji nesarunā un tāpat sanāk, ka tas Renault 5 dabū tik daudz balvas, tad tur kaut kas ir. Tas ir tas ļoti objektīvais faktors. Ja visi žūrī sasēstos un savā starpā runātu, viens otru kaut kā ietekmētu, kaut kādā veidā, ietekmētos, ko citi saka. Bet te mēs apsēžamies vakarā, atveram to savu datoru, Excel, punktiņus pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Pēc atgādinājumu. Dažreiz pēc atgādinājumu, bet parasti diezgan laicīgi. Bet ilgi šogad tā punktiņu bīdīšana. Punktiņu bīdīšana finālistiem, tam top 7 bija tiešām ļoti grūti. Bet, nonācām gan pie gada auto, gan pie nomināciju uzvarētājiem. Un ātri, ko man gribētos pieskarties vēl, šo konkursu kontekstā, ka mums, protams, arī pasaulē notiek daudz dažādu konkursu. Un viens no tādiem zināmākajiem, ar ko arī ražotāji bieži lepojas, ir European Car of the Year, jeb Eiropas gada auto, kurš arī ļoti sens jau konkurss un ļoti tradīcijām bagāts. Un tur pagājušajā gadā, varētu teikt, uzvarēja Renault 5, kas nebija noteikti pārsteigums. Kia EV3 bija 2. vietā, arī viens no mūsu finālistiem. Kas bija mans favorīts? Un tas ir pasaules gada auto. Jā, es gribēju teikt, ka ir arī World Car Awards, kur Kia EV3 ir iegūs. Man vienkārši EV4 daudz labāk par EV3 patika. Arī braukšanā? Jā, dizainā. Salons viņam bija iekšā labāks. Salons labāks, bet dizainā, es teiktu, EV3 bija smukāks. Es domāju, ka tas daudz no tā EV4 varbūt atturēja. Jā. Bet abi divi, protams, kopumā laba auto. Bet zini, kas es tā ātri iestiprināšu, kas atšķir Renault 5 no Kia EV3 manā skatījumā, ka vienam ir rītīgi dvēseli un raksturs, un otrs ir vienkārši kā braucošs gadžets. Es nekā nevarēju atrast nekādu, tas dīvains, kā saikni ar Kia, bet tas Renault, viņš vienkārši, viņš ir kā no Parīzes atnācis, viņš arī ir. Es nezinu, tas ir baigi dīvaini, tie kā mašīnām vai ir vai nav. Jā, un es to Kia mēģinājumu brauc un... Dvēseli viņā neatrada. Tas ir vēl viens, ka tas Renault kaut kā ir spējis apburt visus. Bet te tā kā tu pieminēji, lai būtu arī izpratni, kāpēc, piemēram, viņš uzvarēja Eiropā pagājušajā gadā, bet šogad ir Latvijas gada auto, tad mums ir nobīde. Lai arī gribētos, bet mēs neesam Eiropas autobūvas centrs. Jā. Nedaudz neesam, jā. Un mums kalendārais gads ir no pagājušā gada 1. oktobra. Tātad, ja auto ir reģistrēts pēc 1. oktobra, tātad var piedalīties šis tikai jaunais modelis. Ja pirms tam viņš ir reģistrēts, viņš nevar. Bet tā kā Latvijā būtu bijis forši, viņš būtu jau pagājušajā gadā šis auto, bet bija šogad. Līdz ar to mums sanāca neliela nobīde ar Eiropu. Jā, bet mēs arī skatāmies vienmēr uz priekšu, ka tas ir šī gada, 2026. gada. Tas auto tagad ir jāpērk, visi šie finālisti. Un ar tādu domu, ka tas ir pievērst uzmanību. Tas neteikt, ka jāpērk, jo tas ir mazs auto, ja tu esi garš. Tev jāskatās, un tev ir 4 cilvēki vēl jāvadā. Es biju domājis globāli, ka tas visi jaunie auto, kas ir 26. gadā pērkami. Modeļu gadu dod vispār auto industrijas priekšu. Amerika to vispār ļoti piekopja. Viņiem tie modeļu gadi, man liekas, dažreiz 2 gadus uz priekšu iet pat, bet jā. Un kurš vinēja prēmiju? Tas bija mans lielākais pārsteigums, un tās arī bija karstākās diskusijas, jo, mēs nesarunājam, bet mums ir apaļā galda, nosacīta apaļais galds. Šoreiz gan viņš bija tāds pustaisns stūris. Jā, bet uzvarēja Hyundai Ioniq 9, un es teikšu pats galvenais pamatot. Pirmkārt, ja mēs paskatāmies uz cenu,
Tad 98,990. 89. Jā, no ap 90. Man liekas, kaut kas. Jā, tieši. Jā. Un bija pat 10 vai 100 eiro mazāk nekā 90 Hyundai. Jā. Brauc viņš lieliski. Mēs braucām, bišķiņ vajadzēja mums mašīnas loģistikā palīdzēt. Lieli vīri, ļoti ērti. Nu, busiņš. Jā, tas ir busiņš, jā. Tā kā minivens busiņš. Suvs, busiņš ir transporters. Bet, Nu, Viņš kaut kas pa vidu. Viņš kaut kas pa vidu starp suvu un busiņu. Es viņu neliktu apvidus. Viņš sauc par busiņu? Es viņu saucu par busiņu. Es teiktu, ka viņš kaut kas starp Range Rover un Voyager un vēl kaut ko tādu. Katrā ziņā, nē, nu tas nav Vito, jā, tur nevajag. Tas nav Vito, jā. Vai Crafters, tas noteikti nav. Bet nu, tā kā mēs tur sēdējām, un mēs bijām 6, ieskaitot autovadītāju, nu, bija forša sajūta. Nu, tas bija prēmijums, un kā mēs to negribējām, bet parasti jau pēc prezentācijās saka, visi auto grib būt kaut kādā mērā prēmijum. Un to saka, nu, pat Opels to ir teicis, nu, kāds tur prēmijums. Jā, nu, būsim reāli. Lai gan Insignia pirmā, kas iznāca 9. gadā, citus par Opel Insignia ir bijusi. Bijis rādījums, vēl nav bijis. Vēl nē, mēs par Opeli. Pirms Stellantis par Opeli mēs neesam runājuši pietiekami daudz. Mēs par Fronteru gribētu, bet nepietiek nekad laika. Tu pats nenobalsoji. Es nenobalsoju, ne. Labi, bet līdz ar to, jā, prēmijumā mums, protams, bija arī Audi. Arī Ķīnas autobūva tika ar Xpengu iekšā, bet uzvarēja Hyundai, un tas bija tāds. Tas ir par ko padomāt. Jā, bet pelnīt un pamatot. Gan man, gan Tomam arī šis bija viens no favorītiem. Un lielai daļai žūrijas tiešām patika. Nu, šis Ioniq 9, kā viņš braucās un vispārējais. Kā... Vēl CLA Mercedes vienīgi vajadzēja. Tas, man liekas, būtu izšāvis. Varbūt nākamgad. Nu, šogad. Šogad, jā. Mēs jau esam 26. gadā. Pareizi, jā. Tā kā, jā, nu mēs esam labi parunājuši par Latvijas gada auto. Noteikti vēl kādreiz pie tā atgriezīsimies, jo mēs pat neizskrējām vēsturē cauri, bet nu, mums ir bišķiņ jākāpina temps un jāturpina nākamajām rubrikām. Nu, var pateikt, ka ir no 1998. gada. Jā. Aizsāk Atis Jansons, un šoreiz mēs pasniedzām 27. reizi jau titulu. Jā. Tā kā ir diezgan laba vēsture. Jā, tradīcijas ir un noteikti arī turpināsies šis konkurss tikpat plaši un spraigi un interesanti kā līdz šim. Bet tālāk turpinām ar vienu, es teiktu, pat mūsu mīļāko rubriku, kas mums saucās Tirgus izaicinājums. Un, mums vienmēr ir tā, ka mēs uzliekam kaut kādu rāmi, kurā mums vajadzētu atrast mašīnas. Vai nu tepat BRC uz vietas, vai mobīlē, vai vienkārši mēs varam iedomāties par viņām. Un šoreiz mēs izdomājām, tā kā ir jauns gads, tad ir jāmēģina jaunas sapņus arī piepildīt, vai ne? Un attiecīgi mūsu šoreiz tā rubrika saucās Sapņu piepildījums līdz 20,000 eiro. Un līdz 20,000 eiro var nopirkt diezgan daudz un dažādus mūsuprāt sapņu auto, kas varētu būt droši vien gan ikdienai, gan brīvdienu auto un varbūt vairāk kā tāda kupēja vai kabriolets, ja, kaut kas tāds īpašāks. Bet nu, kaut kāds auto, kas agrāk bija ļoti ekskluzīvs un dārgs, bet tagad ir pieejams nosacīti par kapēkām, ja, līdz 20,000 eiro. Un, labi vērieni jums te. Mums, par kapēkām 20,000. Es par to, ka jau minimālu algu pacēlu, tā kā viss kārtībā. Nē, nu paskatāmies, es domāju, ka... Nav jautājums. Tas atkrīt. Kas nav melots. Nav jautājums. Pilnīgi. Ja mēs paskatāmies kaut kādu vidēju autoparku, es domāju, ka tā cena arī ir kaut kāda 15,000 eiro visdrīzākais. Vidējais vecums noteikti ir 15. Vidējais vecums noteikti ir 15. Un mums noteikti arī nav jaunākas mašīnas šajā izaicinājumā, bet es parādīšu vispirms savējo, un tad Toma, un tad vēl Mārs varēs izteikt viedokli par viņām, kā viņam patīk mūsu izvēles. Sāksim ar to, ko es atradu Vācijā. Un tā, man uz ekrāna droši vien pagaidām viņš neparādās. Skatītājiem parādās mums ne, bet Bentley Continental GT, kurš pirms 20 gadiem, ja, tā, ka viņi saražoja, kurš viņš te ir 2006. gads. Tas krūtāks baigi mašīnas uz ielām nebija 2006. gadā. Es domāju, ka Jūrmalā daudz bija šādi, vai ne, Māri? Ir, bija. Ir. Jā, mēs starp citu šodien redzējām vienu no dārgākajiem auto Latvijā, kas bija. Dzeltenā krāsā? Jā. Un tas nav Renault 5? Dzeltens, jā. Nē, mēs redzējām Ferrari jauno apvidnieku, kurš it kā sākās salonu, mājaslapā komplektāros 420, 450, bet reāli, kad tu iet tajā mobilē, man liekas, nevienu zem 500, jā, zem 600. Zem 600. Jā. Es nemēģināšu viņu izrunāt. Jā. Tas Ferrari SUVs. Ferrari SUVs, jā.
Es nezināju, ka Latvijā ir. Okay. Jā, Un viņš jā, ir ar Latvijas dzeltens. numuriem. Ferrari dzeltenā krāsā, kas vispār atmas. Viņš Latvijas. Jā, vai nu sarkans. Ārprāts otra frāze, kas man nošķīja, Ferrari, teiksim, ja mēs paskatāmies tos laikus, kad mēs Ne, oriģināli viņi bija sarkani un jā. zelteni. Tās ir Ferrari pamatkrāsas. Bet zeltenais aizgāja uz Nu, Lambo. Visi uzskatīja beigās, Jā. ka tagad zeltens ir Lambo. Ja tu domā Ferrari, tu domā sarkanu. Pamatā, jā. Primāri, Pamatā, protams, jā. jā. Es nedaudz no budžeta izkritis, jā, 2,900, bet nu tūl tam. Un, Bet es esmu pārsteigts, ka viņi tik lēti ir. Nu, skaidrs, ka ir dārgi viņu uzturēt, bet iegādes cena, kāds viņam vērtības kritums ir? Tas ir iespējīgi. Zini, kas vēl ir tas? Es atkal negribu teikt, ka Bentley's ir masveida preces, bet to kontinentāli ļoti daudz eksemplāru saražo. Es tagad neatradu sitienu, cik, bet tiešām tas bija iepriekš, ko viņi ražoja. Viņi ražoja milzīgus limuzīnus, ļoti izmeklētai tautai, teiksim, ne tautai, bet izmeklētiem cilvēkiem. Ar šo pirka visi futbolisti. Pieņemsim, Premjerlīgā katram otrajam bija Bentley Continental GT. Un, šis, es teiktu, ka bija ļoti ikonisks auto un auto arī, kas izglāba Bentley. Ja mēs sakām, ka Cayenne izglāba Porsche, tad Continental GT 100% izglāba Bentley. Un ļoti ikonisks, es teiktu, automobīls. Arī šajā reģionā gana daudz viņi mums ir bijuši un ir vēl aizvien uz ielām. Un jā, zini kā, ja tu ieraugsi tādu mašīnu uz ielas, tev neliekās, ka viņi maksā 20, tev pirmais varētu būt kādu 50, 60 točni. Kā tev, Māri? Continental GT. Pirmais par labo. Par labo sāksim. Vienmēr sāksim ar labo. Dizains, kā es arī tad sāku par labo. Dizains ir viens no tiem, kas tiešām nenoveco, jo nevar pateikt, ka viņam ir tik daudz gadu, cik ir. Jā. Es gribētu izcelt vēl tur ir tādi Mitsubishi Galants. Jā. Un sāps īstenībā. Paskatieties, sāp. Kā tu vienā teikumā Bentley ir Mitsubishi Galants? Tie ir nenoveco dizaini. Ja tu paskaties, Tu domā to Galantu ar to dusmīgo purnu 90. gadu beigu? Tad tas ir smuks auto. Viņš vēl joprojām. Šausmīgs arī īstenībā neesmu redzējis. Viņš sarūsēs. Diemžēl viss. Laiks dara savu. Tātad dizainiski, vēl joprojām auto izskatās ļoti labi, bet Bentley pirmkārt vispār tā ēra, pirmkārt, tur tas metiens tur īstenībā bija ar Volkswagen saistībā ar Rolls-Royce un BMW. Tas pārdošanām, tas tāds interesants stāsts ir. Bet es neesmu noteikti Bentley cienītājs, un es uzskatu, tā mašīna startā, tā kā sākumā jaunai, ir krietni pa dārgu. Īpaši Bentaygas momentā ir dažas versijas, kas ir tādas pamatotas, bet tas tā, ka tu gribi parādīt, ka tev ir, es to lieku tajā, tu gribi parādīt, ka tev ir vairāk naudas. Nekā tev ir. Continental GT ir īstais auto, ko pirkt. Nē, Bentayga būtu sliktāka izvēle. GT, protams, būtu no Bentley, tad šis. Šis tāds smuks, klasisks, jā. Tāds kā Bentleyam būtu jābūt. Bentayga vienīgi māša stipri dārgāk. Tur lētākā Bentayga, es nezinu. Es neesmu skatījies. Tur var vairāk. Zini kā, es pat tiešām neesmu skatījies, jo man neinteresē. Man arī tiešām neinteresē, cik maksā Bentaygas. Tālāk, interesanti, ko Toms ir izvēlējies. Viņš arī izvēlējies Continental. Tikai Lincoln Continental un Mark 3 ar 7,6 litru V8. Zirgi gan 291. Tas gan ir vairāk nekā man likās. Tas ir vairāk kā parasti, bet amerikāņu klasika. Tāds gan 8 līdz zinājis ar 300 zirgs. Ko gadu viņš 69. Jā, bet man ir tomēr precizējums. Man liekas, ka Artūra izvēle bija vairāk ar to, ko viņš varētu braukt ikdienā. Šitas ir tas, ko tu gribētu, ka tev stāv garažā. Ne? Jā, mums Māri garāžā ir vairākas mašīnas. Šī mums ir. Es īstenībā meklējot šo mašīnu par tevi domāju, jo es tev pilnīgi varu iztēloties. Tu brauc pa Jūrmalu, nezinu, kas galvenā iela tur ir. Tev tāds Havajs krekliņš, cigārs un Lienas iela. Pa Lienas ielu tā vizinies lēnām. Tā, baigi ātri nevar braukt viņiem, jo viss tur ir, kā jau vecajā mašīnā. Bet viņiem ir varamie tie lūkumi priekšā, kas man ritīgi cepī. Man vienalga, kurai mašīnai, kuram modelim, ja kaut kas tāds ir, man ritīgi patīk. Man ļoti patīk, ka aiz viņa Ford K stāv, kurš divreiz īsāks. tur vismaz divus tos varētu ielikt. Jā, tā kā paskaties uz šo kuģi, Māri, tas ir... Es nezinu, cik viņš maksāja 70. gadā, bet... es domāju, ka vairāk, nemaksāja vairāk kā 19,000 eiro visdrīzākais, bet fenomenāli. Ja Māri tev par kaut ko pasapņo, tad zini, cik tā tur justos? Tur kā reiz savēlkot, atkal patīk man kaut kā savēlkt to stāstu kopā ar Porsche, kur mums teica, ka ar lepnumu, ka var atgriezties pie pogām uz klimata kontroli. Tad man kā reiz, tad, kad vairākus gadus atpakaļ Jūrmals retro ietvaros, kur bija amerikāņu auto ļoti labi pārstāvēt, tieši pārsteidza, kas viņiem bija jau 70. gados. Ja tas pats head-up displays, kas mums ir tagad Cayenne'ā, būtībā viņš jau nāk tur, viņa jau bija savādāk to projicēja. Interesanti, kāds viņš izskatījās. Viņš projicēja. Tev varbūt nebija. Tā kā uz mini tipa, ne? Bija tāda elektronika pulksteņa agrāk, kas mirgoja
tādi zaļi. Jā. Un viņš apakšā spīdē un vienkārši loks fiziski atstaroja. Saproti? Tas ir vienkārši. Un tad ļoti daudz, un, protams, tur bija elektriski paceļamie logi, kruīzes kontroles, kas mums 98. gadā bija kā īpaša piemaksa. Es atceros Mitsubishi Karizmu, kad ir elektriskie logi priekšā. Tur tas viss, protams, bija radio. Temperatūra gan, man liekas, laikam bija tā kā žiguļos, bez temperatūra. Bija jāregulē. Bet es domāju, ka viņiem arī kaut kad parādījās klimata kontrols. Bet kondicionieris bija. Amerika tomēr tur jau kondicionieris. Jā, bet zālespļāvējiem ir un augsturētājs. Tie bija tajos gados, kur tagad Eiropa nosacīt nonāca 15 gadus atpakaļ. Es ar kaut kad šo biju lasījis, bija šokā, kādas tik ekstras viņiem nebija jau 70. gados. Tom ļoti kolorīta izvēle. Zini kā? Katrā ziņā šajos laikos, kad ir 3-cilindru benzīna dzinēja hibrīda elektroda un kas tur vēl ne, V8 7,6 litri, tas ir kaut kas atvesinošs. Tas ir noteikti cienījami, un es teiktu, ka ir interesanti, ka cilvēki var izvēlēties starp diviem kontinentāliem. Netīšām. Jā. Un vēl, starp citu, uz vietas, tepat mums BRC arī ir diezgan forša mašīnas. Mēģināšu dabūt to pirmo bildi. Martu brauc ar Mercedes. Ir tāda lieta. Tad, kad šis auto bija jauns, 2009. gads, man vizuāli šis ir viens no mīļākajiem Mercedesiem, kas ir. Šis tieši facelifts SL, es nezinu, kur tur pēc kārtas viņa paudze ir, bet it sevišķi, ja viņš ir kaut kādā šajā AMG pakotnē, vai vēl, ja viņš vēl ir sarkans, vai tur super spilgtā krāsā. Man liekas, kolosāls auto. Es pats neesmu braucis pie stūres, sēdējis blakus. Skaidrs, ka tas nav pats tur, nezinu, dinamiskākais, sportiskākais auto. Viņš ir ātrs, bet viņš ir liels tomēr un sver daudz. Bet es teiktu arī, kur pie tiem 20,000, viņš uz ielas izstāsta vēl aizvien dārgāk. Jūrmalā ir mārša? Protams, ka ir, bet es gribētu jaunu rubriku ieviest. Jaunu rubriku? Jā. Tātad vēsturiskie cilvēki ir viena rubrika un otra? Maucam izvēli. Tātad jūs piedāvājāt 3 variantus, un es dodu priekšroku no šīm 3 mašīnām. Pirmajā vietā ir Mercedes no BRC, otrajā vietā Bentley, tavu izvēli. Bet Toms paliek ar bronzas medaļu. Tas ir labi. Tavs Linkolns ir pamatojums, Mārta, par šo Mersi. Tāpēc, ka tie otri man mazāk patīk. Jā. Tas parasti nosaka uzvarētāju. Viņš patīk labāk. Šī būtu šajā summā, ja mums tomēr ir budžets. Jā. Es vados no tā, jo es tieši padomāju, es pats nevarētu izvēlēties sev auto, kuru es gribētu kā sapņa auto. Jā. Man tomēr būtu jāpieliek, man ir praktiski izvēle, bet jāpieliek. Jā. Es varu pateikt, tas būtu Mercedes GLC, jaunākā paudze, kas tagad otrā iznāca. Bet viņš vēl lietotajā tirgū nav nokrities zem 20. Pie 20 viņš pat nav tuvu, viņš nav zem 30. Jā. Tur bišķiņ jāpagaida ir. Tā kā līdz ar to es šim dodu pirmo vietu. Paskatieties, kāds salons. Salons vienkārši. Fantastisks. Un ergonomisks. Vēl aizvien. 2009. gadā bija ļoti. Viņi izlaiž to posmu, noņemt pogas. Uzreiz ir ar pogām. Pogas te ļoti daudz, protams, var redzēt. Bet es atceros, kad šis auto bija jauns, man viņš likās fenomenāls. Un kādreiz esmu pasapņojis, ka varbūt ir vērts tādu nopirkt, bet atkal jau kā kaut kādu 11. mašīnu. Tā kā līdz SL-am gan jau es arī nenonākšu nekad. Bet mums ir jāturpina ar nākamo rubriku, un tā mums arī jau ir, protams, iknedēļas, un tas mums ir BRC nedēļas auto, un viņš mums stāv tieši aiz muguras. Un kāds varētu padomāt, kāpēc, lai vienkārši Touareg būtu tā kā nedēļas auto? Tur man kaimiņam tāds ir, man fāterim tāds ir, tur vēl kaut kam labākajam draugam, visi tur brauc ar Touaregiem. Kāpēc, lai viņš būtu īpašs? Klausieties, jā, kāpēc konkrētais Touaregs ir īpašs? Jo tam ir dzinējs no Bentley, principā no Bentley, W12, 6 litru benzīnieks, 450 zirgspēki. Un tieši šis pats dzinējs, tikai ar vēl 2 turbīnām, nāca iekšā kontinentālā, to, ko mēs iepriekš skatījāmies. Un, kā ienā nebija? W12 nenāca. Nē. Q7 nāca V12 dīzelis, bet šis W12 nāca, Touaregā, principā viņš tika radīts Phaetonam un Bentleyam, bet Ferdinands Pieks izdomāja, ka ieliksim arī Touaregā, kāpēc ne. Un kas interesanti, šis ir viens no 500, bija sākotnēji viņam limited edition, tā kā bija domāts, ka saražos 500. Tieši šis ir viens no 500? Jā, šis ir viens no 500.
Bet, cik es saprotu, tad beigās tas pieprasījums pārsniedz, acīm redzot, diezgan, un viņi sāk laist arī vēl vairāk tās mašīnas ārā. Tā kā ir vairāk kā 500 šie W12. Bet viņiem bija arī tā numerācija, Jā, katrai mašīnai šim ir rakstīts uz jā, 324 200 kaut kas, man liekas. Jā. Tā kā šis ir numerēts, un jebkurā gadījumā ļoti ekskluzīvs auto. Cik viņš maksā? Cik viņš maksā? Tā, 24,5 vismaz logā. Bišķi vairāk nekā Mercedes. 22,500. Var viņus dabūt arī lētāk, bet šim ir 130,000 nobraukums, kas ir ļoti maz. Tā, ka tā mašīnai arī jau ir 20 gadi. Un, šis man liekas tomēr diezgan traks auto. Neloģisks, un tas ir tās Volkswagen lielumānijas ēras, es teiktu, tāds lielākais simbols. Izdomāt ielikt W12 toregā, tur bija jāpasēž. Zinām, man jāatzīst, es par šādu auto eksistenci nezināju. Es zināju par to V10 dīzeli, bet par šo es nezināju. Skan viņš kā raķis, zinās, ka tu viņu iedarbini. Tāds tiešām interesants auto. Bet, kas ir interesanti, es apsījos, ka viņam nodoklis ir 762 eiro. Tikai? Kas ir cool, jo es atradu, ka parastiem Voyageriem ir vairāk. Jā, parastam pilnīgi tur Pacific kaut kāds tur Voyagers, viņam tur ir pie 900, piemēram. Es atceros, tāpēc pēkšņi vienkārši pazuda no ielām Voyageri. Tā kā principā šis ir izdevīgāk nekā ar Voyager braukt. Visnotaļ. Vietas viņā arī ir daudz, labi, viņā nav 7 vietas droši vien, bet jā, tas salons arī, var iekāpjot, es arī, viņi tikko šeit piedzinu, var just to pamatīgumu. Tur ir kaut kas pamatīgs tajā mašīnā. Bet tā agrāk saprata vīri, vai ne? Kas notika? Tomēr ir tāds jautājums. Starp citu, kā jau mēs runājam, viss gāja uz leju kopš Pieks vairs nav. 2015. gadā viņš pameta padomu, viņš bija padomas priekšsēdētājs, starp citu, līdz Dieselgates sākumam. Bet būsim objektīvi, viņš kļūdas ar pieļāvu kā reiz ar to pašu Fantonu. Tās ir viens no lielākajiem zāģiem. Fantons, jā, protams. Bet, Dieselgate, protams, ka arī bija viņa. Tas ir bet tur ir tādas īstās atbildes. Vai viņi ir tādi? Mēs zinām, kurš vainīgs tā kā? Jā, tā kā liela krāpšana. Jā. Kas tad tur notiek? Jā? Tad ir dzinējs, viņš darbojās, viņš jūt, ka viņu mēra. Viņš padod mazāk tieši tos NOx izmešus. Un tā kā viņš jūt, ka viņu nemēra, tad viņš tā kā pabliež viņus vairāk. Jā? Nerunāsim, cik būtiski ietekmi to ir uz vidi vai citu. Bet jautājums, tur taču nav tā, ka viens cilvēks izdomāja to darīt. Tur ir reāli departaments strādājis. Tas, kas arī bija klusāk strādāja, parasti tas notiek ar Bosch mērierīcēm, kas arī liels tāds vācu milzis. Jā. Tur jau bija jābūt no abām pusēm. Es domāju, ka par šo ir. Es ceru, ka varbūt kādreiz kāds uzņems kādu filmu, jo šis stāsts ir milzīgs. Tas, cik daudz tas ietekmē mašīnas cilvēkus, vispārējo, tas ir milzīgs. Un tam principā būtu atkal jāvelta vesela tēma un par to plašāk. Gads jāvelta. Jo vienkārši, tomēr visi zina lielas lietas, bet tā tur, viss samaksā, bet tāds kā publiski galvas ripot, es neredzēju. Jā? Atkāpās CEO, atkāpās. Starp citu, un vēl viens, kas norāda uz to, kāpēc Volkswagen iet grūti, jo agrāk viņiem bija viens vadītājs, viens CEO 10 gadus, Pieks bija pirms viņa bija 10 gadus, pēc viņa arī bija tur diezgan. Un kopš 2015. gada 10 gados ir jau 3 nomainījušies. Tas parāda, ka nav stabilitātes un nav arī varbūt vīzijas un vispārējais. Bet par Volkswagen grupu mēs un Volkswagen zīmolu esam parunājuši gana. Ir laiks noslēgt mūsu šo epizodi. Un kā jau ierasts, mēs noslēdzam ar pasākumu ceļveļas. Mums saucās rubrika, kur mēs pastāstam, uz kurien var aizbraukt, kaut ko apskatīties. Un es šoreiz atradu īstenībā ļoti interesantu lietu, ko es nezināju. Izstādi, kas saucās Retromobile un notiek Parīzē. Un tas nenotiek kaut kur vasaras vidū, bet tas notiek principā gandrīz tagad, pēc pāris nedēļām, no 28. janvāra līdz 1. februārim, tā kā pēc pāris nedēļām nedēļas nogalē, lielākajā Parīzes tajā izstāžu kompleksā, kur starp citu arī Parīzes auto izstāde, lielā slavenā notika. Man liekas, ka vēl aizvien varbūt notiek. Bet, jebkurā gadījumā milzīgi izstāde, tur vairāk nekā 600 dalībnieki, stendi ir. Dažādi autoklubi, kolekcionāri, ražotāji. Tur ir viss, kas pēdējo 100 gadu laikā ir saražots, un viss foršais, kas ir saražots, ir tur tajā vienā izstādē salikts. Es paskatījos bildes, fenomenāli. Es varu vienu bildi jums parādīt, lai jūs apmēram saprastu, kāds izskatās klasisks stends.
Nu, šādas izstādes noteikti var būt pat interesantākas nekā daži labā jauna auto izstāde. Mēs redzam, principā, 5 leģendas vienā standā un attiecīgi, es domāju, ka ir vērts aizbraukt. Ir arī paralēli viņiem notiek arī kaut kāda jaunāka superkāra izstāde. Tur viss tā kā tāds kopā. Un es domāju, ja tagad nopērk kaut kādas lidmašīnas biļetes, laicīgi to ieplāno, uz Parīzi aizlidot uz pāris dienām, kāpēc ne? Tur arī biļešu cenas bija lēti, man liekas, ļoti demokrātiski. Jā. 20 eiro, 20 līdz 30 atkarīgs, kur tur package tu tur pērc. Un izstādē šogad ir 50 gadu jubileja, tā kā viņi ir vēl grandiozāk nekā iepriekšējos gadus. Un, ja jums, skatītāji, patīk mašīnas un jūs varat atlicināt kādu naudiņu biļetei un viesnīcai un izstādē, tad es domāju, ka tā ir laba izvēle, kur janvāra beigās aizlidot. Apvienot ar Parīzes apskatīšanu. Tu māri braukt uz tādu izstādi? Nē. Kāpēc? Paldies, Artur, par cenšanos. Es ļoti centos. Tas bija interesants stāsts. Kā es vēl nebraucu? Es neesmu vecs auto cienītājs. Bet tur ir superkāri. Man ir tā, ka es sajūsminos par tiem, kam tāpēc viņš manēju auto ielika 3. vietā. Es tagad sapratu. Viņam man ļoti patīk un ļoti cienu tos, kas to tur ņemās un tās stundas darba, ko viņi iegulda nenormālāko. Un ir ļoti skaisti redzēt viņus uz ielām, bet pašam braucot ikdienā, ne ikdienā, kaut vai sestdienās, pieņemsim, es negribētu redzēt ne 90. gadu oranžo BMW pikseļu paneli, ne arī kaut kādas vecākas. Man patīk, ka es esmu jauno ekrānu saprātīgā pielietojumā, lai ir pāris pogas arī tomēr. Jā. Nē, pogas, protams, un tagad pat lielākais jaunums ir, kas ir globāli atkal, kur, ja kāds auto industrija nesaprot, tad valsts nāk palīgā. Ķīna ir aizliegusi tagad ražot jaunos auto ar tiem iebīdāmajiem es redzēšu to ziņu. Durvju rokturiem, dēļ drošības. Tā kā es esmu vairāk par jauniem auto. Godīgi sakot. Tev jau Māri, viņi nav vienīgi jāpērk, jo var apstīties un saprast, ka tu viņus negribēji un aizlidot prom. To es izdaru Jūrmala retro ietvarā. Patriots to var. Pareizi, Jūrmals retro, jā. Tā kā skatītāji varat sagaidīt Jūrmala retro, varat katru gadu varat sagaidīt arī dažādas citas pasākumus, bet šīs, ja jums patīk mašīnas un gribat varbūt savu otro pusīti aizvest uz Parīzi, tad jums ir iemesls arī pašiem aizlidot. Tā kā paldies visiem, kas skatījās mūsu epizodu numur 5. Un tiksimies jau atkal pēc nedēļas ar epizodu numur 6. Atkal jūsu ekrānos gan pie TV, gan, protams, viedierīcēs. Paldies!